Kurš man perikupam ticēs, ja es teikšu, ka tur kaut kāds iepriekšējais braucējs to ķēdi ir mainījis? Labs autotirgotājs ir multimākslinieks un MacGyver iemaņām. Ielika stikla kupolā, lai pēc 17 gadiem latvietim pārdot pa 4000 eiro. Un loģiski, ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tā jūsu auto cena kritīs. Vēl viena daļa, protams, viņi noteikti ir nopirkusi caur pakaļ sapļackātu uz pārdošanu. 100%, protams, to izdarīt nevar, bet, problēma ir tajā, ka jūs bieži pat nedarat to, ko varat izdarīt. Maiņas un pirmās iemaksas. Kāpēc mēs viņus ņemam un kurš beigās ir lielāks ieguvējs? Jūs vai mēs? Ja tu domā, ka mēs visas klientu piedāvātās maiņas mašīnas ņemam kā pirmo iemaksu, tu kļūdies. Un šajā video tu sapratīsi, pēc kādām vadlīnijām šie darījumi vispār tiek filtrēti un kurš šajā maiņas operācijā parasti ir lielāks ieguvējs. Tu vai autotirgotājs? Protams, autotirgotāji, kā zināms, arī ir dažādi, ar dažādiem principiem, darba stilu un morāles standartiem. Ja mazliet par mūsu stilu, tad ar vietējām mašīnām mēs faktiski nestrādājam. Tas īsti nav mūsu tirgus un vienīgās Latvijā brauktās mašīnas, kuras tiek realizētas ar mūsu starpniecību. Ir dažu klientu atstātās komisijas vai tās, kuras kalpojušas kā pirmās iemaksas ievestajai mašīnai. Un tās jūsu pirmās iemaksas ir ļoti raibas. Protams, katrs gadījums ir jāskatās ļoti individuāli, tāpat kā individuāli ir jāskatās arī katrs auto. Skaidrs, ka ne jau visas viņas ir sarūsējušas miskastes ar izgrieztiem kvēpu filtriem. Bet kategorijā līdz tiem 6000, kur mums pašiem iespēja strādāt ar tām ievestajām, ir stipri ierobežota, vai pat drīzāk nerentabla. Tā bilde ir diezgan dramatiska. Ka mums viņas brauc un rāda gandrīz katru dienu. Ja tā tehniskā puse vēl lielos vilcienos parasti ir uzpasēta, ja neskait tos grabošos spararatus, tos gan jūs te daudz nesteidzaties nomainīt. Kāpēc? Jo tas noteikti nemaksā 100 eiro. Pareizi. Bet tad ar to kosmētiku jau mums šajā segmentā ļoti stipri pieklibo. Kādam, protams, tas estētiskais stāvoklis ir pilnīgi pie pakaļas, pat neskatoties to, ka detaileri mums ir sauguši kā sēnes pēc lietas. Vēl viena daļa, protams, viņi noteikti ir nopirkusi caur pakaļ sapļackātu uz pārdošanu. Un, protams, ka grūti noliegt, ka daudz ko paveic arī tas mūsu klimats un paviršā attieksme pret mazgāšanas nepieciešamību, īpaši jau ziemā. Un tas vēl nav viss. No šī gada vēl pienāca klāt tas izgriezto kvēpu filtru temats, un tā kopbilde ar tām maiņām jau paliek traģiska. Kāds paliek? Īstenībā jau tas viss sen jau kā notiek. Piekam pēdējo pāris mēnešu laikā mēs esam paņēmuši pretī jau 2 šādas mašīnas ar beigtiem filtriem. Vienam no viņiem, pat cik viņš ir mazliet tādā augstākā cenu kategorijā, mēs bijām spiest uzlikt pilnīgi jaunu, savukārt otru mēs realizējam pa iepirkumu cenu, kur salīdzinoši ar to tirgus piedāvājumu bija ļoti zema. Attiecīgi jums arī interesanti. Un ja tas auto tiktu iepirkts pa kādiem dažiem simtiem vairāk, visticamāk, ka viņš būtu faktiski nerealizējams. Savukārt likt tādā mašīnā jaunu filtru, ja tur odometrā vēl ir 400 000, rūs uz pusmašīnas un vēl sajūgs piegrab. Paldies. Es domāju, ka jūs paši saprotat, ka tas necik nav rentabli. Savukārt tie notīti odometri jau arī ir atsevišķi stāsta vērts temats. Šodien gan tā augsne, lai to varētu darīt droši, ir stipri ierobežota. Un kā jau es esmu minējis neskaitāmas reizes, ja tu 2025. gadā vēl var pamanīties nopirkt mašīnu ar acīm redzami korģētu noskrējienu, visticamāk, ka tu esi vai slinks, vai pilnīgs muļķis. Jo ir neskaitām instrumenti, ar kuriem tu šodien vari nodrošināties pret šo problēmu gandrīz līdz minimumam. 100%, protams, to izdarīt nevar, bet, problēma ir tajā, ka jūs bieži pat nedarat to, ko varat izdarīt. Piekam iespējas to visu pārbaudīt būs atkarīgs arī no izcelsmes valsts un izvēlētās markas. Bet, kā jau minējis, neskaitāms reizes es teicu, ka tā auto pārbaude ir jāliek kopā kā puzle. Un saliekot to visu kopā un atbrīvos no dārgām uzturēšanas izmaksām. Tev beigās vajadzētu spēt ieraudzīt kaut cik objektīvu bildi. Protams, ja tu meklē kaut ko palēto un tie puzles gabaliņi tev nemaz nav, loģiski, ka ne no kā tu kaut ko arī nesaliksi. Bet ja pārdevējs tev šodien nevar saujā iebērt vismaz pāris puzles gabaliņus, tad tas jau būtu jāuztver kā pirmais signāls, ka tu apzināti ej nepareizajā virzienā. Un par tām pārbaudēm arī tās atskaites sūtam visur, kur vien varat pasūtīt. Viņas, protams, ir jāprot arī lasīt un objektīvi izanalizēt, bet atceramies uz visiem laikiem. Tās datubāzes, no kurienes katrs avots ņem informāciju, var atšķirties. Kas vienā atskaitē var parādīties, otrā var nebūt vispār. Un ja tu sūti auto DNA, saglabā šo linku.
Izmantojot šo linku un sūtot atskaiti ievadot manu atlaižu kodu IRIS, saņems atskaiti ar 20% atlaidi. Links, atceramies. Lai tas strādātu, tev ir jāizmanto tieši šis links. Laižam tālāk. Tās mašīnas, ar kurām jūs braucat un kuras mums regulāri tiek piedāvātas uz maiņu, aktīvi ir tītas vairākas 10 gadus. Un to vairāk vai mazāk, bet darīja visi. Un viņas jau nekur nav pazudušas. Tā kopbilde tur principā ir tāda pati kā ar tiem kvēpu filtriem. Šodien, kad ir plaši pieejams tās datubāzes un pircēji paliek gudrāki, tas viss, protams, lēnām nāk gaismā. Bet 10 gadus atpakaļ to ar šo jautājumu faktiski varēja darīt visu, kas tev ienāk prātā. Ar šodien, vismaz tādos apmēros kā agrāk, tas nemaz nav iespējams. Un loģiski, ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tā jūsu auto cena kritīs. To, ko kādreiz pērkot nepārbaudīt tu vai pat nevarēja pārbaudīt, tev kāds cits šodien noteikti pārbaudīs vēlreiz. Un ja tur būs kāds melns straips, tā cena vairs nevarēs būt tāda, kā tu sākumā esi ieplānojis. Un tas mums abiem kopā arī beigās ir jāsaprot, vai tā faktiskā kopbilde sakrīt ar to tavu domu lidojumu par tā auto reālu un ātru realizācijas cenu, ar uzsvaru uz vārdu ātra. Jo dārgi paņem pusdzīvu Latvijā ilgi brauktu modeli un pēc tam pusgadu censties no viņa atbrīvoties. Paldies, mēs atturēsimies. Labāk tad pamocies pats. Protams, ja tev ir brīvs laiks un domā, ka pats izspiedīs vairāk. Ļoti iespējams, ka to arī izspiedīs vairāk. Jautājums tikai, kad. Un bieži tā arī ir, ka tā vīzija par to reālo cenu mums nesakrīt. Es jūs arī ļoti labi saprotu, tur varbūt pēdējā gada laikā es ieguldīju zināmu naudas summu, to visu rūpīgi kopis, bet tev ir arī jāsaprot, ka tai pirmajā fāzē, kad to auto kā nākošo izskatīs potenciālais pircējs, neviens to mašīnu nesāks skatīties no tās jaunās sviras vai bremžu diskiem, par kuru kā ierasts čeki un rēķinu ir reti kuram. Tas jums to cenu arī nepaukstina. Labi, tur teiksim par tām mainītajām lietām arī. To, ko tur ar aci var redzēt, tos pašus kaut kādus bremžu diskus, vēl kaut cik. Ko darīt ar to mainīto ķēdi, ja tur tā čeka nav? Kurš man perikupam ticēs, ja es teikšu, ka tur kaut kāds iepriekšējais braucējs to ķēdi ir mainījis? Neviens. Piekam tev jau par tiem vārdiem arī nebūs jāatbild. Kad tā lētā Ķīnas ķēdi, kur ir uzlikt ar 2 kreisajām rokām pārtrūks, viņi jau brauks pie manis. Īpaši tad, ja tā mašīna būs pirkta par tirgus cenu. Un pašos pamatos runājot par šo visu, vajadzētu atcerēties, ka tā mašīna ir prece. Un viņu jau pēc noklusējuma cilvēki vispirms pērk ar acīm. Un jūs man varat nestāstīt, ka tā nav. Jums pašiem pirmais kontakts ir tieši vizuālais. Ja tā vizuālā tur nav, visbiežāk tu ej tālāk. Labi, jo tā cena tur ir zemāka, jo tas pircējs vairāk gatavs iziet uz kompromisiem. Viena daļa, protams, joprojām gaida, ka tā mašīna pa 4000 būs vizuāli perfekta, bet tā ir atsevišķa kategorija. Tur pat nav jēga mēģināt kādam kaut ko pierādīt. Es tur parasti arī nemaz necenšos. Ziniet, kā es viņam parasti saku? Ka vācietis pirms 17 gadiem viņu nopirka jaunu pa 40 000 eiro, ielika stikla kupolā, lai pēc 17 gadiem latvietim pārdot pa 4000 eiro. Pēc viss spriežot, apmēram tā lielākā daļa no jums arī domā, vai vismaz gribētu domāt. Kā jūs domājat, viņi ir optimisti vai muļķi? Tā kā man vieglāk un drošāk būs paņemt no tevis dzīvu virsbūvu ar koptu salonu kārtu dārgāk un to sviru vai bremžu disku es iebraukšu servisā un nākošajā dienā samainīšu pats. Mēģinātai nobrauktajām miskastē investēt laiku, lielus līdzekļus, lai savestu kārtībā nodilušu salonu, sārūsējuši sargs un visu pārējo, un tad beigās vēl mēģināt to mašīnu pārdot pa tirgus cenu, piedodīt, Džeki, nebūs aktuāli. Piekam es par to darbu, tāpat kā jūs par savu, beigās gribētu saņemt kaut kādu algu. Bet, kā es saku, pie tādas scenārija vairumā gadījumu būs nopelnījuši visi, piekam viņi vēl būs aizgājuši ap piķi, tu tai skaitā. Es kārtēju reizi ar pieredzi. Tā kā tas vienkārši nav rentabli. Kaut kāds bezjēdzīgas darbības un katrs liekas solis man ar viņu samazina cerību izlīst no tā lāču pakalpojuma bez zaudējumiem, kas mūsu gadījumā arī ir galvenais likums. To maiņu var ņemt tikai tad, ja tu esi par 90% drošs, ka to no tevis paņemto modeli par iepirkuma cenu es realizējuši ātri un nesāpīgi. Un, lai to izdarītu, tai cenai ir jābūt tādai, lai ieliekot viņu kā netīro preci, tie komentāri, kur satur vārdu kosmos, ir mazākumā, nevis vairākumā. Ir, protams, reizes, kad, kā saka, izšauj, un pie veiksmīga darījuma tu var kaut ko paņemt arī pa virsu, bet vairumā gadījumu mēs viņus ātrāk cikla noslēgšanai atdodam jums par tām pašām iepirkuma cenām. Kāda viņa ir tā mašīna, tāda viņa arī ir. Cena laba, gribi ņem, negribi neņem.
Un pat tā mūsu uzkrātā pieredze nevienmēr garantē to vēlamo rezultātu. Ir bijuši gadījumi, kad tā mašīna iesēžās un ir jādod ar mīnus zīmi. Un es arī vairākas reizes esmu pasvītrojis, ka mēs nestrādājam ar vietējām mašīnām. Mēs viņus vedam no Vācijas. Tā arī ir tā mūsu pamatnodarbošanās. Un kā jau minēju, faktiski vienīgā saikne ar Latvijas mašīnām mums ir tieši ar tām jūsu atstātajām pirmajām iemaksām. Un jo mazāk laika un resursus man prasīs to pozīciju realizēt, jo lielāka iespēja, ka mums tas darījums notiks. Tāda arī ir tā mūsu pozīcija. Tagad parunāsim par jums. Ko par to mūsu nosaukto iepirkumu cenu iegūstat jūs? Pirmkārt, nauda uzreiz, un tev ar mums faktiski nav nekādi riski. Nometi atslēgas, ātrunāto summu noņēmām no mašīnas cenas, un tu to savu veco mašīnu vari aizmirst. Piekam to dažu minūšu laikā, tu esi pilnībā atbrīvojies gan no paša auto, gan visa pārdošanas procesa. Tu, protams, vari ņemt to mašīnu tīrīt, mazgāt, likt sludinājumu un gaidīt. Varbūt pat pārdos ātri, varbūt pēc pusgada. Atkarīgs, protams, no modeļa un viņā paslēpto agregātu pieprasījumu. Un neapšaubām arī no stāvokļu un cenas attiecības, kā arī tavām spējām to visu gan pasniegt, gan panest. Un ar panešanu es domāju psiholoģiski. Jo pa vidu tu noteikti saņemsi zvanus, un es domāju, ka jūs paši noteikti esat pieredzējuši, ka bieži tie būs ar diezgan stulbiem jautājumiem. Man pašam tolerants pret idiotiem ir diezgan augstā līmenī, jo visus tos jautājumus es jau 100 reizes esmu dzirdējis. Man būs diezgan grūti ar kaut ko pārsteigt. Tālāk tev viņas noteikti brauc skatīties, un tur jau tā auditorija var būt ļoti kolorīta. No ļoti foršiem un adekvātiem cilvēkiem, ar kuriem ir patīkami komunicēt, līdz pilnīgākiem stulbiņiem, kur runā glupības gan arī katrā teikumā, piekam citi pat elementāru labdien neprot pateikt. Es nezinu, kādā mucā ir jāaug, lai tu varētu to praktizēt. Vai sabrauc pilna sēta ar pārgudriem pseido ekspertiem. Man nekad nav bijušas problēmas kontaktēties ar kompetentiem speciālistiem, bet reizēm atbrauc tādi, ka pat man ir ko pabrīnīties. Es neesmu mehāniķis, bet daži pat man ir spējuši pārsteigt. Tā kā pilnīgi droši, ka šitas viss nav domāts introvertiem cilvēkiem, kur vēl vājiem nervē. Es domāju, ka jūs droši varat ierakstīt komentārā, kā jums pašiem ir gājis ar savu auto pārdošanu. Es domāju, ka jūs tur noteikti tādas pēles varētu sarakstīt, ka man te materiāls pietiktu veselam gadam. Savukārt mēs, paņemot to mašīnu, visu šo procesu visticamāk, ka izveiksim ar vieglu rokas vēzienu. Piekam palīdzot jums, mēs paši pa ceļam vēl būsim realizējuši vai pātrinājuši realizācijas procesu tam auto, kuru paši priekš jums esam atveduši no tās Vācijas. Te arī būs tā galvenā atbilde, kāpēc mēs to daram. Lai palielinātu savus izredzes uz darījumu. Pat, ja es tā vārdā esmu spiests upurēt savus ikdienas vērtības ar to visu krāmējoties. Tā vienkārši ir daļa no tā biznesa, un tas savā veidā arī ir kā papildus serviss klienta ērtībā. Jo cilvēkam, kuram viss ar auto pārdošanu saistītais process ir milzīgs apgrūtinājums, kā jau noskaidrojam gan fiziski, gan emocionāli, piekam daudziem tas laiks ir daudz vērtīgāks par naudu. Es domāju, ka šis manevrs noteikti varētu būt izšķirošs gala lēmumu pieņemšanā. Un beigās visi laimīgi. Piekam tu kā klients pilnīgi droši un ar garantiju. Vienīgi par mazāku summu. Un kā jau stāstīju video sākumā, šogad, kad ir aktualizējušies visi tie izgrieztie un izkodētie DPF stāsti, tas jautājums ir vēl aktuālāks. Mēs ar to visu tiksim galā gan ātrāk, gan lētāk, gan vieglāk. Nekā vidusmēra cilvēks. Un tādi ir daudz, jo tas kvantums, kurš ir izkodēts, ir vienkārši vaiprātīgs. Tur tev vairs nav opcijas ne izmazgāt, ne izdedzināt, ne vienkārši uzlikt jaunu. Tur jau tev būs kodēšana, iespējams pat izpūtēja pārbūve un ņemšanās pa servisiem. Un tam visam pa virsmu vēl jaunu apskatu, cerībā, ka tas viss pasākums ir izdevies veiksmīgi. Un tu pamēģini šodien tādu mašīnu kādam pārdot. Tu jau ar perfektu filtru klausies tos murgus, ka viņam nevajag neko jaunāku pa 12. gadu. Un tu vēl bez filtra gribi kādam to mašīnu pārdot. Vēlu veiksmi. Vai tāpat ir visas tās ilgi brauktās un vairumā gadījumus sarūsējušās mašīnas? Kurš no jums viņas baigi grib? Tu pats gribētu pirkt sarūsējušu vai tomēr aizbrauks paskatīties nesarūsējušu? Kā piemērs, mums te nesen tā maiņa vien ienāca. Tu gribētu pirkt sarūsējušu 13. gada Golf pa 2000 eiro bez kvēpa filtra? Vai tu tomēr pa 3 vai pa 3,5 aizbrauks nopirkt mazliet mazāk sarūsējušu? Jo rūs jau, protams, ka tur būs visiem, bet vismaz ar funkcionējušu filtru vai kā jau sapratām to jūsu loģiku. Labāk tad vispār bez tā filtra un līdz tam 12. gadam. Un vispār par tiem filtriem un tiem stereotipiem, kuri jūs ir nolēmuši visu atlikušo dzīvi braukt ar vismaz 12 gadus vecām mašīnām. Par šito es domāju, ka mēs arī kaut kad
Pārskatāmā nākotnē noteikti parunāsim, jo tur man arī ir ko izteikties. Arī par to, pret ko tu vari atsisties no tā filtra bēgot, vai metot to aklo skatienu benzīnieka virzienā, īpaši jau mūsdienīgi un lietotu vāciešu virzienā, cerībā, ka tas tev pasargās no visām problēmām un atbrīvos no dārgām uzturēšanas izmaksām. Tāpat arī būtu vērtīgi jums beidzot pastāstīt par to, ka veiksmīgs pārdošanas panākuma atslēga nav tikai cena. Tev vēl ir jāprot to visu pareizi noformulēt un pasniegt. Labs autotirgotājs ir multimākslinieks ar MacGyver iemaņām. Un tā spēja to visu efektīvi pielietot, kā reiz arī ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko mēs pelnam naudu. Protams, virkni to izmanto, lai vienkārši dirstu bumbiņas tavā virzienā, diemžēl. Bet par laimi dažādu mūsdienīgu apstākļu dēļ tās pozīcijas lēnām sāk izlīdzināties. Un tas viss pa lielam lēni, bet stabili iet uz labo pusi. Man vismaz tā gribētos domāt. Jūs jau droši vien labāk zināt. Tā kā jūs galvenais paši neatslāpstat. Izglītojieties un mācieties pirkt tās mašīnas. Sargājiet sevi un jūs sargās arī tas kungs tur augšā. Kā tur musulmaņi parasti saka? Inšallah. Turās. Dzintarzemauto.lv. Paldies!